Šogad aprit 150 gadi, kopš Zirās, 25 km no Ventspils, aizsākās Latvijas baptistu kustība. Šovasar vairāku dienu garumā tiks svinēti svētki, kuru moto ir ar saknēm uz debesīm. Mēs esam draudžu kustība ar saknēm, un tas mums liek domāt par mūsu vēsturiskām saknēm. Kā tas viss Kurzemē sākās, tā bija vajāta kustība, kur cilvēki savas pārliecības un ticības dēļ tika vajāti, izdzīti no mājām, likt cietumā. Viņi saņēma pat tā laika soda formu pērienu un pulcējās mežā, lai viņus neatrastu. Lūšanas sapulces notika mežā, pat kur cilvēki bija nometušies sniegā uz ceļiem. Kristības notika atkal prom no apdzīvotām vietām, jo tā bija vajāta kustība. Bet tad, protams, mēs esam arī ar saknēm debesīs. Tā nav tikai kāda sociāla organizācija vai kultūras biedrība, bet mēs esam arī ar saknēm evaņģēlijā. Un es domāju, kad mēs svinam 150 gadu jubileju, ir svarīgi novērtēt gan to savus identitātes saknes vēsturē, gan evaņģēlijā. Bet tāpat laikā mēs nevaram būt tikai balstīti pagātnē, bet ar skatu uz debesīm. Un ne tikai ar to ideju, ka tad, kad mēs nomirsim, mēs būsim debesīs, jā, pēc idejas pacieties, tad labāk būs, bet ka mums ir arī jādomā, kā mēs šo debesu kārtību, debesu valstību varam izdzīvot tur, kur mēs šodien esam. Baptistu draudzes bija tās, kas pirmās Latvijā uzsāka svētdienu skolu un jauniešu darbu, kā arī baptistu draudžu kori bija pirmie, kas dievkalpojumos dziedāja četrbalsīgi. 19. gadsimta 80. gados tā bija ļoti modīga lieta. Un mūsu vectēviem bija tā gudrība un impulss no Dieva, ka tiešām dziedāt vairāk kā vienā balsī, un arī ne ļoti daudzās, bet 4 tieši, ka tas ir ļoti skaisti. Un tāpēc viņi pie tā ļoti piestrādāja un audzināja koru vadoņus, un kori veidojās, un koris tajā laikā bija tāds arī draudzes attīstību un jaunu draudžu veidošanu stimulējošs faktors. Pirmie baptistu koru kopā nākšanas svētki notika Ventspilī 1881. gadā. Tā ir vieta, kur vēlāk, 1925. gadā, baptisti kopā pulcējās pirmajā dziesmu dienā, veidojot 150 dziedātāju lielu kopkori. 1925. gadā Liepājā baptistu kori arī apvienojas pirmajos baptistu dziesmu svētkos. Te piedaloties jau vairāk kā 1000 dziedātājiem. Ar vairāk gadu atstatumu baptistu draudžu kori kopā nākuši arī Talsos un Ogrē. Šogad, svinot baptistu vēstures 150 gadus, 7. baptistu dziesmu svētki atkal notiks Ventspilī, vietā, kur viss sācies. Kopā būšana šodien ir īpaši svarīga, tāpēc, ka padomu laikā mēs braucām viens pie otru ciemos, bija gada svētki, un, piemēram, ja Liepājā notika svētki, koru svētki, tad sabrauc no Liepājas rajona cilvēki. Tagad, kad ir tik daudz iespēju strādāt, tās durvis ir tik daudz vaļā, ka mēs aizmirstam draudzēties. Un man šķiet, šī kopā sabraukšana ir reizē arī tāds labs brīdis pajautāt, kā tev ir gājis pa šo laiku, kopš pagājušā gada vai kopš iepriekšējiem dziesmu svētkiem. Un plus vēl arī tas apliecinājums, ka tu jau neesi viens pats, ka tev blakus ir tik daudz cilvēku, kur arī dzied, tic, dzīvo. Tā ir ārkārtīgi svarīga lieta mūsu sabiedrībā, kur ne tikai Latvijā, bet, es domāju, Eiropā un pasaulē šis individuālisms šobrīd dzen dziļu vagu. Jā, un ir tik labi no vienas puses būt vienam pašam, bet tajā pašā laikā kristietība caur un cauri ir kopienas reliģija. Tu vari augt un veidoties tikai tad, kad tu esi kopā ar citiem, nevis tad, kad tu esi viens pats. Mūsu internetu laikmetā, kad mēs katrs sēžam savā mājā un radam mānīgi iespēju par to, ka visa pasaule ir mūsu istabā, caur internetu, bet īstenībā mēs esam katrs viens. Un tad ir ļoti svarīgi gan tas, ka mēs vienkārši ejam ikdienā, kontaktējamies ar saviem draugiem vai esam baznīcā, gan arī visnotaļ šādu te lielu sanākšanu, ka nevis
es paskatos pa televizoru, bet es tur esmu, es aizbraucu uz Ventspili, es tur dzīvoju vairākas dienas, un mēs visi kopā. Tas ir svarīgi. Es domāju, ir svarīgi, ka šajā jubilejas laikā, ka tiešām mēs visi tur esam. Jo mēs jau esam aizņemti savās draudzēs, mēs mierīgi varam saplānot, ka mums katru svētdienu vai katru dienu pat ir pilna, bet es tiešām gribētu aicināt draudzes, ka šajās jubilejas dienās mēs atcelt vietējos pasākumus. Tiešām varbūt pat jau tagad sāk krāt naudiņu ar mašīnām, ar sabiedrisko transportu, varbūt noieriet autobusu, atbraukt un viss būt kopā. Dažreiz cilvēki saka, jā, bet baigi daudz naudas tur jāiegliek vai ne, jāiegulda, lai uztaisītu tādas svētkus. Varbūt, ka var savādāk. Varbūt, ka var savādāk. Bet, zin kā, es vienmēr domāju, cik teiksim, vecāki būtu ar mieru maksāt par to, lai viņu bērni atrastu to labāko. Ja es saprotu, ka Dievs ir tas labākais, tad cik es būtu mieru samaksāt par to? Es nezinu. Ļoti daudz. Un, ja, piemēram, viens no tiem cilvēkiem, kas saka, ir manējā vecākā meita, kur pēc Liepājas dziesmu svētkiem teica, Liepājas dziesmu svētki bija tā reize, kad es pirmo reizi sāku domāt kaut ko par Dievu nopietni. Tad, man liekas, da jebkurš budžets nav nekas, vai ne?